Labdien! Mēs ar jums tiekamies atkārtoti, runājot par tematu ģimenes konfliktoloģijas pamati. Un šoreiz mēs runāsim par 11. jautājumu par cilvēka pašnovērtējumu. Katram cilvēkam ir savs pašnovērtējums. Jau no bērnības cilvēkam veidojas kaut kāds priekšstats par sevi, par saviem trūkumiem, par saviem panākumiem, par savām iespējām. Šis priekšstats veidojas visas dzīves laikā. Bērnībā bērnu novērtē vecāki, vēlāk pieaugušie. Pašanalīzes un ārējo iemeslu ietekmē katram cilvēkam izveidojās pašnovērtējums par sevi. Tas var būt paaugstināts, pazemināts un adekvāts. Adekvāts tas ir tāds, kāds viņš reāli ir. Ja? Pašnovērtējums ietekmē arī cilvēku savstarpējās attiecības. Tāpēc mēs arī tu runājam par ģimenes attiecību problēmām. Cilvēks vienmēr grib pašapliecināties. Cilvēks ar pazeminātu pašnovērtējumu ir kautrīgs, neizlēmīgs, arī ar piesardzību iesaistās, par cik viņš kautrīgs, neizlēmīgs, ar piesardzību iesaistās dažādos darbos. Viņš vērtē savas spējas un panākumus zemāk par reālo stāvokli. Viņam ļoti augsti attīstīta paškritika. Cilvēks ar paaugstinātu pašnovērtējumu nelabvēlīgi izturas pret apkārtējiem. Viņš augstāk, kā saka, par pārējiem. Bieži viņš pārvērtē savas reālās iespējas un panākumus. Tādi cilvēki sevi augstāk vērtē nekā to dara apkārtējie. Un tādam cilvēkam vispār grūti būt laimīgam, tāpēc, ka viņš vienmēr ir ar kaut ko neapmierināts. Savu vēlmju, ar dzīves apstākļiem, apkārtni, ar savu vēlmju realizēšanu. Viņam nav viegli izmainīt priekšstatu par sevi. Tas prasa lielu piespiešanos no paša cilvēka, no tuviniekiem. Lai mainītos, ir vajadzīgs laiks un reizēm pat vajadzīga psihologa palīdzība. Cilvēkam ar zemu pašnovērtējumu arī bieži ir grūti. Viņš baidās iekļauties realitātē un kontaktēties. Viņam visu laiku liekas, ka viņu vajā neveiksmes. Daudz kas viņam saistīts ar negatīviem pārdzīvojumiem. Bieži tādam cilvēkam acis slapjā vietā, slikts garastāvoklis. Bet tas atkal pastiprina apkārtējo negatīvo attieksmi pret viņu un loks noslēdzās. Ja partneris ir delikāts, neizsaka tādas asas piezīmes, nepievērš uzmanību kļūdām, bet cenšas kaut kā viņu nomierināt, pārliecināt, ka nekas briesmīgs nav noticis un viss būs labi, tad dzīve var kļūt stabila un laimīga. Laulātājiem, kas dzīvo ar draugu, kurš sevi zemu novērtē, jāzina, ka šis cilvēks dvēseles dziļumos pārliecināts, ka viņu nav par ko mīlēt. Tāpēc viņš uzliek masku, cenšas būt jautrs, runīgs, reizēm pat nekaunīgs. Tas jāņem vērā risinot problēmas. Cilvēks ar adekvātu pašnovērtējumu precīzi zina, uz ko viņš ir spējīgs, un ķeras pie darba, kad ir pārliecināts par panākumiem. Psihologi pārliecināti, ka cilvēks ar adekvātu pašnovērtējumu nav spējīgs vadīt un pakļauties. Viņi ir partneri vienā līmenī un atbalsta viens otru. Paldies par uzmanību. Nākošais fragments būs par egoisma lomu konfliktos. Jūs saprotat, ka egoismam būs svarīga loma konfliktos.